Labrīt! Šodien ir 12. oktobris, un es paceļu savas rokas un sirdi. Pateicība, mīlestība, apvaldīt pārsteidzību, neapdomāti dusmīgi vārdi vai rīcība padara mūs nespējīgus būt taisnīgiem un iecietīgiem. Neapdomāti dusmīgi vārdi vai rīcība padara mūs nespējīgus būt taisnīgiem un iecietīgiem. Būt taisnīgam un iecietīgam ir mērķis, uz kuru man jāvirzās katru dienu. Es lūdzu Dievam, kā es viņu saprotu, palīdzēt man būt mīlošam, iecietīgam pret saviem tuviniekiem. Un tur vēl viss kaut kas labs ir. Šodien ir vispār laba tēma. Tēma ir laba. Un šajā mirklī es atlīdzinu sev. Kāda man ir inventarizācija? Es zogu neapdomāti, man par to nekas nevar ļoti slikts notikt. Zaglis. Un vakardienas gadījums. Zinu, depo pie kases. Skatos majonēzi, zinu majonēzi, tādu kā man garšo Helmans labā. Un es tur zinu, ne jau, ka tā uzreiz tā baigi zogu, zinu, bet pacilāju to majonēzi, uzprast tur sievietei, un vecis tur pērk, zinu, depo kaut kādas tur līstītes vai ko tur, būvmateriāls. Un zinu, es to majonēzi domāju, no ko viņa depo paliks, tur zinu, kāds aizmirsis ir. Tā it kā. Visiem jau gluži neuzprasīja, mana vaina, zinu. Dažiem uzprasīja, pacilāja viņu. Viņš neko nezinu, pat kasiera, zinu, tur kaut ko liebāks somā. Un, zinu, vecis pieķēra mani, tā bija viņa majonēzi. Nezot manu majonēzi. Mana vaina, labi, kāds zinu, ka mana vaina, zinu. Es gribēju nozakt tev majonēzi, bet tu mani pieķēri, atdošu tev majonēzi. Un kumīgi jūtos, kā es jūtos. Kā zaglis jūtos. Tur nekas jau nebija. Trenējos, ķipā, es nezinu, vai tas ir normāli. Trenēties. Tā es trenējos. Bet zinot, es domāju, vai tas ir neapdomāti vai apdomāti. Jo man ir tā, ka kāds taču cits paņems, ja es nepaņemšu. Vai depo pārstāvis paņems. Depo tāpat ir bagāts, ļoti bagāts. Viņš viņam daudz mantas ir. Un vai paņems kāds cits. Un es kā skopulis, īpašs skopulis, visu laiku par to domāju. Un tad es domāju, protams, tas ir apdomāti man. Rīcība, apdomāta rīcība mana, tas nav neapdomāti, apdomāti. Un ja es viņu būtu vinnējis to majonēzi, es lektu uz vienas kājas, zinu, un priecātos, ka kāds aizmirsis ir, un es viņu esmu dabūjis, zinu. Bet tā kā mani noķēra, es nejūtos labi, jūtos kaunināts. Nokaunējies jūtos. Bet arī, neņemt es arī nevaru, tāpēc, ka cits paņems. Un tad es ar sevi sodīšu, kāpēc es nepaņēmu, jo visu laiku domāt, ka cits paņēma. Un tad mana galva, kā jau es teicu, emocionālais stāvoklis, emocionālais līdzsvars man ir stabils, jo šoreiz gadījās tā, bet reizēm jau gadās arī manos vārtos bumbiņa ieskrien. Arī tā gadās. Kā es to varu nedarīt? Piemēram, Rīmī. Vai jau depo, jau priecīgs esmu, jau tur mazāk tās dzeltenās cenas, un tādas cenas jau ir 2 cenas, nevis 4, 3. Es jau priecīgāks esmu, tā kārtīgāk paliek.
nezinu, no kā tas ir, visu laiku gribas kaut ko nozagt. Maziņu, kaut ko maziņu. Tas koks ar 2 galiem. Man ir koks ar 2 galiem. Nepaņemtu, arī sevi šaustītu. Paņēmu, arī sevi šaustīju. Bet, tāpat kā braucu bez biļetes. Es braucu bez biļetes. Un es esmu mēģinājis to biļeti nopirkt. Man jau nav arī, saprotu, kārtība ir kārtība, es visu saprotu. Bet neiekāp kontrolē, un es esmu to biļeti pielicis. Man ir beigti nervi. Un, kad es kāpju ārā, man ir prieki lielāki daudzreiz nekā tie beigtie nervi, gaidot kontroli un ar to biļeti rokās. Es esmu mēģinājis dažādi, un es nezinu, kāpēc es tā daru. Tas ir mans rakstura trūkums un Dievs. Es esmu tavs, lai notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem. To tik Dievs var izdarīt, sanāk tad tā. Jo kā es varu to nedarīt, ja es vēlāk sevi šaustu vairāk, ka es to neizdarīju. Nekā, ka es to izdaru un tieku pieķerts. Jo, tā, kad depo reti gadās, tas ir vienreiz, tur zini, ļoti reti tā gadās. Man jau otrais galvenais pieķēra, vienreiz zīmuļus bērnam nozagu. Viņš atnāca atpakaļ, tas cilvēks, zini, aizmirsis bija pie kases. Tad ir jābūt viltīgākam, ilgāk gaidīšu, skatīšos uz to preci, kas tur stāvēs. Un, ja tur kāds, zini, nāks, tā ir tava, tā ir mana, zini, tā darīšu. Protams, ka viens būšu, jo citiem cilvēkiem arī no manas rīcības ir kauns. Un es pats arī kauns man ir, bet es tā daru. Trūkums, tas ir mans trūkums. Atradu otru trūkumu. Un pirmais bija, ka es kaitinu cilvēkus. Un ne jau es tur zinu kaut ko tādu daru, kur man var apcietināt, bet tādu, kuru, zinu, tikai bišķi pakaudinās. Tā. Kā pašam, ja man tā izdarītu. Pats vainīgs, ka es nepieskatīju. Un es vakar austiņu maciņš nebija, soma bija vaļā depo. Un es domāju, pazuda. Bet man tikpat traki nervi beigti, tā kā mašīnai motors austiņu kastīte pazuda. Bet bija mājās. Bet nervi beigti bija, es pamanu soma vaļā. Un noteikti domāju izkrita, bet visu sāku domāt. Apvaldīt pārsteidzību. Tas ir apvaldīt pārsteidzību. Karoči, kaut kas man ienāks prātā, centīšos uzreiz apdomāt. Lai gan visu es jau apdomāju, nav jau tā, ka reizēm neapdomāti. Bet tām biļetēm un ar šito te biļetēm autobusos. Braucu arī ar velosipēdu reizēm pa pretējo joslu. Tas ir neapdomāti. Pārsteidzība tā ir. Bet, ja es ar austiņām braucu, es diezgan kārtīgi vispār braucu. Uzmanīgi es braucu ar velosipēdu. Ar austiņām. Netrakoju. Izbraucu laicīgi. Takš tur tāds man. Un es domāju, ka šajā mirklī es atlīdzinu sev, kad kaut kas nav bijis bērnībā varbūt. Konfektes jau es ēdu un zinu, kamēr negribu, man jau ir no cukura slikti jau. Nekas nav. Uz mājām neņem, tikai veikalā. Un uzprasīja arī, kas ir veikalā strādājis. Viņš teica, tā, zini, jocīgi bija, bet viņš teica, viņš ir veikalnieks ilgi bijis. Viņš teica, tāpēc viņas tur pa ceļam saliktas, kad drīksti pagaršot viņas. Un, ja tu nopērsi, tad vispār veikals ir priecīgs. Man to pats veikalnieks teica. Un tas arī ir tur atkarīgs no kāda tur cilvēka. Nav jau ierakstīts, ka tur nevar ņemt, nekur tas nav rakstīts, es speciāli skatos. Ar to majonēzi tas pats, ķipā. Nebija rakstīts, ka nevar ņemt, bet kaut kā iekšēji zina. Labi, sveiciens visiem man no pirmā apļa. Un slēptā reklāma DVD ar Laurencio. Cerams, ka Dievs noņems man šos rakstura trūkumus.